Dungot dziesmas pirmo pantu prot katrs, bet kas notiek, kad atskan otrais pantiņš? Latvijas televīzija šovakar sāk jaunu lustīgu pārraidi, kuras laikā savu dziedāt prasmi varēs pārbaudīt arī ik viens skatītājs. Šova Man dziesma uzdevums pirmiem būs jāizpilda pašiem Latvijas televīzijas darbiniekiem. Daudz ritma, dzīva mūzika, labas grupas studijā, bet pats galvenais sacīkste, kurš kuru. Tāds ir Latvijas televīzijas šova Mana dziesma pamata ritms. Tas, ka dalībnieki ikdienā nedzied, nav nekāds arguments. Šajās šovā dziedās visi, ar vai bez mikrofona. Man liekas, ir jātrenējas šoviem, jo vienreiz tā laika prognoze būs tik šķība, ka to darbu vairs nevarēs darīt, un tad būs pieredzes mums šovos. Man vecais tēvs, laikam, ir iesācis to visu mūzikas padarīšanu. Pēters Krivkāns, viņš braukājis pat kādreiz ar brāļiem laiviniekiem pa kāzām, akordeonu spēlējis, tā kā kaut kāda sakna man ir, bet dziedis mājās, varbūt tikai publiski es pārāk daudz nedziedājis, bet tagad nāksies. Nē, mēs nedziedam mājās pa vakariem, nedziedam. Vispār es esmu ārprātīgi uztraukusies, un es galīgi neesmu dziedātāja, bet Latvijas televīzijas dēļ. Ko nedarīsi Latvijas televīzijas dēļ, ja tāds šovs ir arī pie mums, un kāda mums vēl vadītāja šovam ir? Šova vadība ir divu skatītāju iemīļot ētera personību ziņā. Inters Rešetins un Dagmāra Leganta cīnās arī savā starpā, jo dziesmu ringā dodas puiši pret meitenēm. Jāmin dziesmu autori, būs jāuzmin nepateiktās rindas, būs jāmēģina pašam dziedāt, būs jāzīmē. Daudz dažādu konkursu. Jā, pārbaudīsim inteliģenci, erudīciju. Ir ko ņemties. Pieres ir slapjas. Daudzus no uzdevumiem skatītāji varēs pildīt paralēli kopā ar raidījumu vadītājiem. Tā, ka dziedāšanai dušā tiek pielikts trekns punkts. Šo sezonu visi aicināti dziedāt pie televizoriem, skatoties šovu Mana dziesma. Aika Ince, Egors Koļevskis, Latvijas televīzija.